LV vīriešu florbola līgas pusfināla sērijas trešā spēle starp laukuma saimniekiem Lielvārde Fatpipe un Cēsu Lekrings. Aizsardzībā pirmajā maiņā Jānis Rajeckis numuru 19 un Kristiāns Miezīts ar 89. numuru. Pasākumu Cēsu sporta kompleksu. Un pa vidu viņiem vēl iespraucies vienīgi Rūdis Žukels. Savins, Mārtis Savins raida bumbiņu vārtos, panāk viņš 1-0. Šķiet, ka pat nenoreģē Jānis Salcevičs, lai kā metiens. Piespēle seko kājās un te 3-1 pretuzbrukums Cēsu Lekringam. Caura padus Emīls Dzalps centās raidīt bumbiņu Jānim Salcevičam. NMD Rīga, kas ir pēdējo gadu ierastās finālistas. 2-0, Cēsu Lekrings gūst vārtus. Emīls Dzalps ir precīzs, neguva viņš vārtus izgājienā, bet diviem precīziem metieniem sērijas pirmajā spēlē šeit Lielvārdē. Un te vēl vien pretuzbrukuma draudu mājniekiem. Nospēlēja pieteikami sekmīgi. Uzsāk Cēsu Lekrings, bet Emīlam Dzalam īsti līdz metienam neizdodas tikt. Un te jau pretuzbrukumā Juris Sandis Jēgers arī kā nākas netrāpa pa bumbiņu un lieliskais moments. Treikšķi atgūst bumbiņu, atspēlē Zandem. Zandem nošļok bumbiņu no Nojas Lāpstiņas brīdī, kad lielisks pozīcijas jau gatavojās izpildīt metienu lielajā finālā. Atceramies arī Lielvārde pērn spēlēja neveiksmīgi, apstājās 4. finālā, bet tagad beidzot viņi gūst ilgi gaidītos vārtus. Nospēlētas nedaudz vairāk kā 5 minūtes, kad Uldim Dūniņam bet ļoti aktīvs presings iespēle vārtu priekšā. Netiek Jēgers līdz metienam. Savins maina malu, piespēlē Malkavam. Malkavs neapturot bumbiņu izdara metienu. Zande lieliski spēlē Kusiņš aizsardzībā, maksimāli traucē Zandem izpildīt metienu. Nonāk bumbiņu līdz Jānim Salcevičam. Tāda pozitīva atmosfēra ir tas, kas ir vajadzīgs izšķirošajās spēlēs. Neaiziet bumbiņu līdz Ervīnam Torsteram. Oi, kā kļūdās Artis Savins! Un tomēr Lekrings nosargā savus vārtus. Vārtu laukumā Torsters un Miezīts abi nokruši. Rīsmans pārķer bumbiņu mazākumā 1-2. Praktiski neizdodas veidot uzbrukums, ļoti riskanti piespēle Rajeckam, viņš pieredzējis florbolists, beigās nāk ļoti labs uzbrukums un Toms Rīsmans raida bumbiņu vārtos. Lekrings panāk atkal +2 uz rezultātu tablo. Cik augstsanīgi nospēlēja Jānis Rajeckis. Patrauc Ervinam Torstram izpildīt kārtējo spēcīgo šāvienu. Kusiņš lieliski ar mājkustību tiek vaļā no sedzēja, izdara metienu no ļoti asa leņķa. Cerams, ka ar cēsnieku viss būs kārtībā. Miezīšu diagonāli līdz Dzalbam. Tiek tomēr pie bumbiņas Emīls. Iztraucē Gribus. Emīls no nulles leņķa vai no mīnus leņķa izdara metienu. Tur nesevišķi veiksmīgi savā vārtu tūmā nospēlē Lielvārdes spēlētāji. Bumbiņu mistiskā veidā atlec pie Toma Rīsmaņa. Noglauda to, lai nākamreiz tā nepieviļ. Laba izspēle un Blumfoldam neizdodas uzreiz izdarīt metienu, un pēc tam jau kamēr centās nolikt bumbiņu sev parocīgam metienam, tur jau bija uzreiz vairāk cēsnieki apkārt, un lieliskās iespējas šoreiz nekas nesanāk. Kusiņš lieliski viņš apspēlē Miezīti un Aivis Kusiņš. Lieliskā veidā viens vārds atspēlē, panāk viņš 2-4 no Ginto. Gribus var izdarīt metienu, Juris to arī dara un lieliski spēlē plūdums augstā lēcienā. Akmeņlauks Žukelim. Akmeņlauks vārtu priekšā. Saņem bumbiņu Toms Akmeņlauks, metiens pēc pagrieziena. Plūdums vispirms atsit bumbiņu, bet atsit turpat sev priekšā un ātri nofiksē to. Bumbiņā kā pie Šmita. Dzalps, metiens. Atsit bumbiņu Jānis Salcevičs. Pie 6 spēlētāji pagaidām laukumā Lielvārdai, tiek zaudēta bumbiņa un garām tukšiem vārtiem aizmet Kevins Šmits. Kusiņam labi iespēle vārtu priekšā, pazaudē Rīsmanis, bet neizdodas nokontrolēt bumbiņu Žukelim. Un tagad Rīsmans met tukšiem vārtiem atkal garām.
Lielvārdai vēl 37 sekundes, lai atspēlētu 2 vārtu deficītu. Turīšķus visi fani gan vienā sektorā, gan otrā. Dzalbs met un bumbiņa ielido tukšos vārtos. Emīls Dzalbs gūst savus otros vārtus spēlē un šķiet, ka atrisina šīs cīņas likteni. 28 sekundes pirms pamatlaika beigām. Lielvārda Fetpēpa šodien savā laukumā piekāpis Cēsu Lekeningam un arī šeit sērijā rezultāts kļūst 1-2. Mainieki vēl cenšas tikt pie vārtu gūmu, taču tas neizdodas un spēle ir noslēgusies. Lekenings bija vadībā praktiski visu spēli un uzvaru nosargā, tātad 5-2 šajā spēlē, sērijā 2-1 un